visforšākais Talsos, manuprāt, būtu tas, ka mūsu ēkas ir unikālas ar savu dizainu. Manuprāt, kurā katrā pilsētā tā nav. Ka ir ļoti jauki iedzīvotāji, ka vienmēr arī var palīdzēt un arī ir ļoti jauki pārdevēji veikalos. Talsos mums ir forša radošā sēta, kur vasarā notiek labi pasākumi un šīs tā teikt, naktsballītes. Un jauniešiem ir tā vieta, kur vasarā var izklaidēties. Man patīk Talsos jaukie un pieklājīgie cilvēki, kas ir apkārt, un es jūtos ļoti droši Talsos. Jo mums ir gan 9 pakalni, mums ir ļoti forša visa pilsētas dzīve. Mēs varam gan aiziet uz foršiem koncertiem, gan iziet skaistā pastaigā. Mums ir tiešām ļoti daudz iespējas, un tas ir pats foršākais. Gan Talsu pilskalns, gan vecpilsēta, gan tauta. Lielākā daļa pasākumi ir tādi, bet ne tik liek kā visur, bet pietiekami. Viss. Mums ir muzejs, mums ir tautas nams, mums ir skolas, mākslas skola. Vispār visi forši ir. Ar 9 pakalniem. Ar 9 pakalniem. Un vienīgo apkurināmo pilskalnu Latvijā. Tāda miera osta. Miera osta. Miers, klusums. Es to saucu par savu pilsētu. Šeit dzīvo mani mīļie, tuvie. Šeit ir mana skola, mans vaļasprieks, vieglatlētika. Viss ir tik ērti un kompakti. Un tas ir tas, kas es uzskatu, kas ir tik liela priekšrocība. Dzimtā pilsēta. Talsim vārdienā novēlu gluži tāpat kā skolai augt, izaugt un būt. Es laikam novēlu Talsu iedzīvotājiem būt aktīvākiem un popularizēt Talsus vairāk, lai Talsi augtu lielāki. Lai tikai vairāk pasākumu. Talsim novēlu nenoplicināt viņu šārumu. Visādā ziņā gan arhitektonisko, gan arī pakalnes nenolīdzināt. Talsiem izturību, vēlmi augt, attīstīties un būt vēl skaistākai pilsētā. Un lai viss būtu veseli un stipri, lai neviens neslimot. Talsa ir skaista pilsēta, jauki cilvēki. Un es gribu novēlēt, lai starp mums visiem valda, tā teikt, saticība, cieņa pret savu pilsētu